Nevar teikt, ka daudz skatītāju, daudz līdzjūtēju šodien tribīnēs. Cerīgi, ka ārzemnieki vēl piekāps, kā tas ir bijis šajā pozīcijā brazīliešu aizsargs, pamatā centra aizsargs, bet tagad kādu laiku viņam būs jāspēlē pa kreisi, jo joprojām nav atguvies Salasars, Adrians Guļa. Atkal rotē sastāvu, Andrēs Sams atkal veic vairākas izmaiņas, dažreiz arī piespiedu kārtā viņam šīs izmaiņas jāveic, kā piemēram šajā kārtā, kur nevar būt, kurš spēlēja spārna pozīcijā vai precīzāk pusaizsarga pozīcijā iepriekšējā mačā, tuvāk galotnē, un jā, galo sākā Korobenko un Patrikējevs, kreisā un labā kāja. Kurš tad no viņiem sitīs? Sit Ukrainas un pāri vārtiem. Sit Ukrainas. Ramirasam ir rezultīvs piespēles. Sikēras piespēles, sitiens un atsist uz līnijas. Lūk, arī bīstama iespēja. Ankrā rikošets nebūs. Ankrā cerēja uz tādu jaudīgāku rikošetu. Bija trāpījis viņš liepais spēlētājiem pa kāju, bet mēs vēlreiz redzam, kā no līnija precīzi norientējās šeit kā pēdējais aizsargs būdams. Atbild no Rīgā, Ramīres nav aizmugurē, Ramīres ar labo kāju sitiens un atkal uz līnijas aptur bumbu šoreiz Sorokins. Pagaidām bez momentiem rezultīvākais Rīgas spēlētājs. Jāgo Sikeira ar kreiso kāju, uz tālo stabu piespēli Kaju Martins pagrada, bet Mosī, lūk arī moments viņam no vārtu priekšas, bet netrāpa vārtos Bada. Bet noteikti viņš nebūs apmierināts ar to, ka komandai ir divas piespiedu maiņas bijušas. Un viena piespiedu maiņa Rīga komandai, tas pats būtiskākais pirmā puslaika rezultāts. Un grāvuši vairākus pretiniekus, bet Liepāja kaut ko māk no aizsardzības. Un, neielaist pret Rīga komandu pirmajos. Un to izmantoja RFS. Triecot bumbu vārtos Zelenkovā. Apspēlēja šeit Eduardo, iebad šeit zonā Ramīres sitiens un noķer bumbu Petkovičs. Sikēra sitā. Droši vien varam sagaidīt Džonu Kristiānu, Salahu Uledu laukumā, varbūt arī Meisu Diopu. Kamēr šeit kaut kāda dīvaina piespēle, pārtar bumbu Ogunī dodas pretī vārtiem, Ogunī apspēlē, Ogunī sit un Zviedris atver, pēc tam arī noķer Krišjāna Zviedris. Pagaidām turās Andrēsa Alma vadītā komanda. Te piespēlē un Smolker papēdīt Eduardu, kā viņš pie standartiem māk atrast situācijas, vai arī gan vienu, gan otru, vai arī būs vēl kāds risinājums. Arī Liepāja ir viena pauze maiņām, divām gan tikai. Sties no distances un vārtos, trāpa vārtos Jāgo Sikeira! Negluži stūri un ļoti neacīm redzams. Sitiena moments, teiksim tā, bet Jāgo Sikeira trāpa. Un tagad viņš izceļās ne tikai pret otro ešlonu, bet arī pret pagājušās sezonas 3. vietu pret Liepājas komandu. Panāk 1-0, otrā puslaika vidū Sikeira. Iespaidīgs trieciens, ir sajūta, ka negaidīja līdz galam tieši šādu risinājumu no brazīlieša Daniels Petkovičs. Sikeira trāpa gūst savus 6. Ir jāizdomā Almam, kur tad sūtīt laukumā. Kamēr pats sevi sūta uz priekšu Sorokins, pa labi piespēlē. Bloķēt piespēlē, un tur jau savāc bumbu Ankrā. Ankrā tagad kļūdā, un sitiens atveras Zviedris. Patrikējevs uzsit. Scenārijs, kas bija derbijā, kur Riga iesta otrā puslaika vidū, pēc tam gandrīz uzreiz arī ielaida. Uz Salahs Ulēts, un šeit Sikeira piespēlē bumbu Patrikējevam, kurš uzreiz ar kreiso kāju sit pa vārtiem. Tikmēr pamatīgs lietus ir gāziens sācies Rīgas Konto stadionā. Uz pāris dienām nenoticētu, ka vispār šāda laikapstākļi var būt Latvijā. Tā augstuma, kas ir bijis gara pirmajā pusē. Eduardo no muguras aizķer Līdzmanu šoreiz. Ja par kalendāru, tad virslīga atsāksies trešdien. Būs 2 dienas bez mūsu futbola. Savukārt šīs komandas gan viena, gan otra spēlēs nākam piekdien. Atņemta bumba pie sodlakuma robežām uzreiz. Iespēja Rīga komandai. Sitiens atvara Petkovičs. Atkal Sikeira apdraudēja vārdus. Un tālāk jau
Žons Kristiāns plaši kreisajā flangā. Spēlē atpakaļ Sikeira. Vienīgo vārtu guvējiem šodien. Te jau no distances iespēja uzsist. Un šoreiz gan atvaira Petkovičs. Sarežģīta bumba, kura piezemējās tieši pirms vārtu līnijas. Arī gan atklāts noteikumu pārkāpums. Kamēr mēs vēlreiz vērojam Salaha Uleda sitienu no distances. Ar labo kāju paskatījās, pamanīja Sorokinu. Labi, neparedzamais elements šobrīd. Izset bumbu Zviedris, un ar šo maču patiešām ir galā. Emocionāla, smaga uzvara Riga FC ar 1-0. Vairs nav vārtu festivāls, kā tas bija pirmajā aplī. Šoreiz ar vieniem vārtiem pietiek. Pat Rikijos neapmierināts, tries bumbu pret